Arī tev, man liekas, ka to noteikti vajag. Pēc kārtīgas darbdienas ir jāiet, protams, pasportot, jāiet atsēdētā pakaļ. Braukt uz kādu svaru zāli vai kaut ko, nezinu, kaut vai skriet krosiņu. Bet man, protams, labāk patīk dēļu sporti, piemēram, wakeboards. Un, ja arī tev interesē uzveikot pēc darba dienas laika, tad seko man līdzi. Braucam uz Wake-U wakeparku. Varētu arī kaut kur teikt pašā Rīgas centrā. Opā, aizbrauca kamera. Uz Wake-U wakeparku pie lidostas Rīgas vienkārši. Tāpat kā tu brauc uz lidostu, tikai priekšpēdējā krustojumā pa labi. Viens no foršākajiem Rīgas wakeparkiem, viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais Rīgas lineārais wakeparks. Tā tad ir 2 torņi, braukā šurpu turpu, var pa vidu braukt, var pa konstrukcijām braukt. Vienmēr viss ir augstākajā līmenī, pedantiski saimnieki un ļoti sakopts. Jā, paskats, cik te labi viss izskatās un ir pilnā klāstā noma un, kā jau teicu, arī pamācīs cilvēkus. Tā kā var pilnīgi no nulles šeit braukt un sākt savus wakeboard gaitas. Paskat, kas tā ir pa baudu. Arī tev, man liekas, ka to noteikti vajag. Iesā! Lineārā kabeļa priekšrocības ir to, ka var te jau aiziet pa lielo. Priekšrocības ir tas, ka tas ir ļoti draudzīgi. Var mācīties, var ļoti daudz krist. Tev piebrauks klāt ar trosi, izcels no tās pašas vietas. Var atkārtot reizes un ātri strauji progresēt. Ir ļoti vienkārši. Tātad uzsākšana ir ļoti mierīga no estakādas, bez rāviena. Protams, var arī pasūtīt arī ar rāvienu, bet viss notiek maigi. Un var startēt gan no ūdens, gan sēdus, gan, protams, arī stāvus. Un, ja grib, var arī, protams, no balkoniņa ielikt iekšā.